Ventspils brīvostas pārvalde ir saņēmusi pozitīvu vērtējumu projektu konkursā par Eiropas Savienības līdzfinansējumu saņemšanu ražošanas telpu izveidei. Ventspils augsto tehnoloģiju parkā šogad tiks uzsākta 2 jaunu ražošanas ēku celtniecība. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā notiks svinīga šī līguma parakstīšana. Mēs 90. gadu beigās, pirms apmēram 15 gadiem, pieņēmām lēmumu, ka mums vajag mainīt Ventspils pilsētu tautsaimniecības struktūru, būtiski palielinot industrijas, apstrādājušās rūpniecības daļu, industrijas daļu. 15 gadus mēs mērķtiecīgi to daram, un šie 2 projekti, šīs 2 rūpnieciskās ēkas, tās ir šīs filozofijas sastāvā. Mums ir izdevies nodarbināto skaitu industrijā 2 reizes palielināt. Mums vēl vajadzētu apmēram par kādiem 7% punktiem pielikt klāt, un tad mēs varētu būt apmierināti. Tā būtu viņa būtiski mainīta. Projekts tiks īstenots Eiropas Savienības līdzfinansējuma programmā atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidē vai rekonstrukcijai, ko administrē Latvijas Investīciju attīstības aģentūra. Piesaistītais Eiropas Savienības līdzfinansējums katram projektam ir aptuveni 1,4 miljonu eiro. Manuprāt, šī ir viena laba industriālo parku attīstības programma, kur nevar jebkurš parks saņemt naudu, bet tie, kuri jau sevi ir pierādījuši. Mūsu interese ir nevis ietaupīt Eiropas komisijas naudu, nevirzot viņu paredzētajām mērķim, bet gan panākt kvalitatīvu projektu, kam ar lepnumu varam likt savu parakstu apakšā, un tajās teritorijās noteikti attīstīsies industriāli uzņēmumi jauni, kur katram uzņēmumam pa vienam šādu infrastruktūru uzbūvēt būtu pārāk dārgi. Daļu no šīm rūpēm paņem pašvaldība uz sevi, daļu savukārt nosedz mums pienākošais Eiropas Savienības finansējums. Līguma parakstīšanas brīdī klāt bija arī SIA Hans Elektronika valdes loceklis Alvis Vaguls, kas ir viens no potenciāliem jauno ražošanas telpu nomniekiem. Mēs analizējām, jo jūs ziniet, ka mums ir, principā, operācijas ir 2 vietās, ir Ogrē un ir Ventspilī, ja? Un, teiksim, iespēja paplašināties ir gan tur, pēc iespēja, pēc idejas, ja? Bet, principā, uzņēmēja darbības vidu un pretīm nākšana. Tomēr Ventspilī bija labāk, respektīvi mums to māju uzceļ gatavu, kas mēs varam investēt savukārt tehnoloģijās. Šeit, teiksim, mums māja gatava. Ogrē, Ogrē bija, tad mums jāceļ pašiem, kas ir atkal diezgan spiedīgi no līdzekļu viedokļa. Jūs saprotiet, jo tā proporcija ir pareiza. Puse apmēram ēkā, puse tehnoloģijās, apmēram tā ir.